laukumā viesojās Jūras kara orķestris. Arī ļoti daudz. Kur kļūst ar vien staignāks. Abi jaunieši nekur tālu visi nebija aizgājuši. Burtiski pēc pārsimts metriem mēs redzēsim to meža maliņu, kurā abi jaunieši bija nokļuvuši tanī brīdī, kad vecais Roge ar savu karadraudzi viņus panāca. Un meitene Rauduziņa saprata, ka viņu mīlestībai uz dienvidiem, kļuva par fontānu. Viņi vāciskojās, viņi iegāja šajā vācu muizniecībā. Tas viss ir ļoti sarežģīti, bet tā ir daļa no Latvijas vēstures. Un tieši tāpēc mēs šodien stāvam Durbes pilī, kas ir vienīgais muzejs Latvijā, kas ir veidot kā vācu. Un tāpēc muzejs, kad mēs ienācām šeit, mēs sākām meklēt, kur ir šie priekšmeti, kur ir tās gleznas, kur ir varbūt tāds pulkstenis, kas varēja būt šeit. Un, piemēram, tas galdiņš, kur jūs stāvat blakus, to galdiņu jūs atrod vienā mazā Pūras sapciņā. Jūs šodien brauksiet uz Pūras, saprot, ja? Jūs varat braukt, un šīs lustras ir izgatavotas no jauna pēc fotogrāfijām. Viņas ir precīzi tādas, kādas ir bijušas savulaik, bet tas nozīmē arī to, ka Latvijā vēl ir tādi amatnieki, kas var izgatavot šīs lietas. Un viņi bija pietiekami turīgi, bet viņiem strādāja lielākoties latvieši. Un latvieši, protams, cēla šīs ēkas, apstrādāja zemi un gatavoja ēst un kopa lopas un tā tālāk. Un iekšā jūs redzēsiet tos priekšmetus, ar kuriem šie cilvēki strādāja, ko viņi ikdienā lietoja. Tukuma muzejs, kad bija pie ādas zāles gaļa, viņi bija ļoti cieši pie kājas, bija ļoti nobrīd. Protams, ja mājās bija kāds, kas norāda, ka jau vienmēr. Bet tas ir tāds uzparīgs palīdzības. Kaut ko jau vēl ar viņām var. Vismaz tik daudz kā parādīt, bet kā tā lieta, kā īstas audējas, tā metāla leizi cauri. No, clades is your yard toys, I guess, in a way, or new things. Katru zemnieku sēta pie klēdes. Nāciet iekšā, un tad ir izstāv tukuma vēsturi tādā ļoti vienkāršā veidā. Tagad iekšās. Nāciet iekšās, vēl paceļot laikā. Mēs esam kādā 1914. gadā. Un tas ir tas pats laukums, tā pati vieta, tikai cits laiks. Un te ir zivju paviljons, un te ir tirgus. Laikam jau tirgus ir beidzies, jo citi jau aizbraukuši mājās, vēl kādi daži ir palikuši. Tas, lūk, ir vecais tukums. Un pašā centrā, jūs pēc tam iesiet ārā vēl paskatīsieties, ir tāds mazs aplītis uzzīmēts. Un tas tiešām ir tukuma centrs. Un tad, kad mēs iesim ārā, tad jūs jau varat uzmest aci, tad pat arī tas tukuma centrs ir bijis. Paldies jums par šo dienu un kopā būšanu. Paldies mūsu saimniecei Santai. Direktorei Dacei. Paldies visiem, kas piedalījās šī pasākuma organizēšanā. Kārlim. Jā. Noiet gar galdu un paņemiet vēl pēdējos pīrāgus.
lai jums būtu spēks tikt līdz apšucienam. Ne, līdz autobusam.